Šonedēļ Saeimā šokējošs balsojums. Progresīvie nobalso pret vardarbību ģimenē. Vai tiešām progresīvie atbalsta vardarbību? Par to tūlīt uzzināsiet. Laikā, kad Saeimā tiek virzīta Latvijas izstāšanās no Stambulas konvencijas, ko inicijēja Latvija pirmajā vietā, un progresīvie cenšas uzdoties par pašiem kaismīgākajiem vardarbības pret sievietēm apkarotājiem, ceturtdien balsojumā par deklarāciju par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un izskaušanu, ko inicijēja Nacionāla apvienība un apvienotais saraksts, progresīvie bija vienīgie, kuri balsoja pret šī dokumenta iekļaušanu nākamajā sēdes darba kārtībā. Lūk, maskas ir kritušas. Ne jau vardarbības apkarošana pret sievietēm ir progresīvo rūpe, bet gan finansējums, ko zem šī lietussarga var saņemt dažādas biedrības un organizācijas, kuras darbojas progresīvo paspārnē un faktiski, kuru pamatā ir LGBTQ ideoloģija. Latvija pirmajā vietā frakcijas deputāti ir nosūtījuši deputātu pieprasījumu satiksmes ministram Atim Švinkam saistībā ar sabiedriskā transporta padomes pieņemtajiem lēmumiem jau nākamgad par 16% samazināt dotēto maršrutu autobusu tīklu Latvijas reģionos. Tieši tā reģionos. Un deputāti lūdz skaidrot, kā līdz iedzīvotājiem tiks novadīta informācija par konkrētu reisu slēgšanu vai samazināšanu un kā vispār tiks risināts jautājums, lai iedzīvotāji varētu nokļūt savās ikdienas gaitās, kā tas līdz šim ir bijis ierasts. Un arī kā satiksmes ministrija plāno risināt jau sen esošo problēmu ar autobusu vadītāju trūkumu reģionos. Balstoties uz publiski pieejamo informāciju, Latvija pirmajā vietā deputāti ir nosūtījuši deputātu jautājumus izglītības ministrei un viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministram jautājumus saistībā ar 2 pamatskolu, Ēdoles pamatskolas un Zigfrīda Annas Meirovica Kabilas pamatskolas 1. klašu slēgšanu. Proti, ko tas nozīmē? Kuldīgas novada izglītības pārvaldes darbinieki ir sākuši apzināt potenciālo pirmklasnieku vecākus, tā teikt, mēģinot viņus pierunāt, nesūtīt bērnus pirmajās klasēs ne uz Ēdoles pamatskolu, ne uz Kabilas pamatskolu, bet gan uz citām skolām. Un dažas dienas pirms 1. septembra Kuldīgas novada pašvaldība ir pieņēmusi lēmumu par šo 1. klašu neatvēršanu minētajās skolās. Tā teikt, paši sagatavoja augsni un paši arī neatvēra 1. klases, un faktiski jautājums šobrīd ir par šo pamatskolu pastāvēšanu. Nu ko? Turpinās Latvijas iztukšošana, jo kur tiek slēgtas skolas, tur beidzas arī dzīvība. Izglītības un zinātnes ministrei Dacei Melbārdei no Latvija pirmajā vietā deputātiem adresēti jautājumi par 15,000 bērnu un jauniešu vecumā no 5 līdz 18 gadiem, kuri pēc faktiski oficiāli pieejamiem datiem nav reģistrēti nevienā izglītības iestādē. Tātad jautājums, kur šie bērni mācās un vai viņi vispār mācās. No kurienes šāda informācija? Portālā lsm.lv bija raksts, kur balstoties uz pilsonības un migrācijas informācijas datiem un izglītības iestāžu informācijas datiem faktiski tika izkalkulēts, ka šie 15,000 ir nezināmās skolās vai vispār nekur nemācās. Un trakākais tas, ka izglītības ministrija šķietami atzīst problēmas pastāvēšanu, bet nekāda rīcība neseko. Nu tad jautājumi izglītības ministrei, vai mēs tiešām ejam uz valsti, kur parādīsies jaunie analfabēti. Latvija pirmajā vietā deputāti vērsušies ar jautājumiem arī pie
iekšlietu ministra Riharda Kozlovska un veselības ministra Hosama Abu Merī saistībā ar informāciju, ka pēdējā laikā īpaši jauniešu vidū ļoti strauji izplatās sintētiskās narkotikas. Un principā jaunieši pāriet no vieglajām, tā teikt, uz smagajām vielām. Un par to liecina arī fakti, piemēram, Kuldīgas slimnīcā ir mirusi 21 gadu jauna sieviete, kura varētu būt pārdozējusi narkotikas, un arī tie jaunieši, kuri nonāk medicīnas aprūpes iestādēs, pēc pieejamās informācijas ir diezgan, lai neteiktu, ļoti smagā stāvoklī. Tātad jautājumi ir par to, ko šīs abas ministrijas preventīvi ir gatavas darīt vai šobrīd dara, lai šī te narkotiku izplatība, it sevišķi jauniešu vidū, tiktu mazināta, jo, kā saprotam, izskaust to šobrīd nav izdevies nevienam. Tas šai nedēļai arī viss, vēl tikai piebildīšu, ka Saeimas ārlietu komisijā turpinās Latvijas izstāšanās no Stambulas konvencijas likumprojekta izskatīšana, lai to virzītu pirmajā lasījumā, un nākamā ārlietu komisijas sēde šim jautājumam tiks sasaukta nākam trešdien, 10:15. oktobrī. Sekojiet līdzi, mēs arī jūs informēsim. Ar jums būšu es, Līga Krapāne. Man pieredze ar latviešu filmu veidotājiem ir tāda, ka viņi ir viena no labākajiem cilvēkiem, ar kuriem man ir bijusi iespēja sadarboties globāli. Diemžēl pasaule to neredz.